Nu, čau, jauns paciņš, šoreiz tās mums ir 4. Nu, ko, ķersimies klāt, sāksim ar mazāko. Nu, šeit mums ir iekšā atslēgu. Atslēgu piekariņš. Baigi saņurkājies. Atslēgu piekariņš, viņš ir dažādākās krāsās internetu veikalos, un tāpat arī cenas viņiem atšķirās, bet, es viņu pirku pa $1, ja nemaldos. Tāpat arī šis bumbulīts iet kā aksesuārs pie somām. Nu jā, bet, kā es teicu, es viņu vairāk ņēmu kā atslēgu, lai vieglāk atrast. Nu, kā redzam, āķīts mums strādā, arī riņķīts mums ir. Viss stingri turas, ļoti mīksts, patīkams, bet, baigi saņurkājies tāds pieplacis bumbulīts. Nu, ko, šāds bumbulīts, kvalitāte laba, patīkama, mīksta. Nu, tā, nākamā paciņa. Nākamā paciņa mums ir matu gumijas. Šīs matu gumijas ir, cik es esmu skatījusies, ir ļoti populāras, bet, cenas, negribu samānīties, bet Latvijā viņas pa 3 matu gumijām, man liekas, kā €3 ar kaut ko. Bet šīs matu gumijas, viņas man te ir 10, es viņas dabūju pa 90 centiem, bet aprakstā noteikti precīzāk ielikšu, cik viņas maksāja. Matu gumijas atgādina veco telefona vadu, bet, ir rakstīts, ka šīs matu gumijas meitenes sapratīs, ka lieto parastās matu gumijas, tad citreiz galva sāp un matu gumijas, saiet mati un ļoti grūti ir izņemt parastās matu gumijas. It kā ir rakstīts, ka šitām, problēmas nesot. Visas staipās, viss mums ir, labas matu gumijas. Redzēsim, kā viņas būs, kad izmantosim, kāds būs efekts, vai sāpēs galva, vai nesāpēs, bet, labas matu gumijas. Vismaz pagaidām izskatās. Nu, ko, nākamā paciņa mums ir, vilksim ārā, mums ir vīriešu siksna. Vilksim ārā no iesaiņojuma. Ko skatīsimies, vai mums viss strādā. Kā redzam, aizdarījumi strādā, viss ir stingri. Skatīsimies, vai nekur nekādi diegi mums nelien ārā. Tādi citi defekti mums nav redzami. Ko? Šī siksna arī nebija dārga, tā kā āda šī nav, šī ir ādas imitācija. Siksna salīdzoši laba, kvalitāte arī laba, nekur nekādi diegi mums nelien ārā. Cik no ādas imitācija ilgi ies, tas ir skaidrs, kad viņi ilgi neies, bet, laba siksna. Aprakstā arī noteikti ielikšu cenu, cik viņi maksāja. Es atvainojos, man kaķis. Tā, nākamā paciņa mums ir. Ar šo ir tāds neliels stāsts. Mājās ļoti ilgus gadus stāvēja nelietots fotoaparāts un iepriekšējā baterija, kas bija, nebija vairs lietojama un uzpūtās. Katrai baterijai ir savs laiks, un tāpat arī Jēziņ, es meklēju un atradu. Es domāju, ka es neatradīšu, bet, ir. Tad es arī esmu paņēmis fotoaparātu, lai pārliecinātos, vai vispār šis fotoaparāts ies, un fotoaparāts man ir Pentax 7,1 megapikselis. Nekas dišs nav, bet, ja tāds stāv mājās un atradu bateriju, kāpēc viņu neizmantot un lai iet? Tā, nē, šitā.
jauku, jau mums skatu, nu, tad slēgsim iekšā. Nu, nē, nav. Nē, ir, aizgāja. Super, super, nu. Arī zipspuldze mums ir, nu, ideāli un iet, un kaut ko vēl ir drusciņa piepildīta baterijas iedaļa, jo šim fotoaparātam vēl atsevišķi es pasūtīju lādētāju, jo šitiem vecajiem modeļiem viņiem, nu, kā jaunajām baterijām neiet pa taisno, nu, tā kā uzlāde. Viņam atsevišķi ir vajadzīga tāda kastīte, kur ieliek šo bateriju, un tad tādā veidā viņa tā kā lādējās, bet, nu, prieks par to, kad baterija iet un kad nav pavēlt iztērēt naudiņa. Un, nu, super! Nu, ko? Šodienas video mums bija baterijas, siksnas un matu gumijas un atslēga piekariņš vai somas piekariņš, nu. Tā kā viss mums šajā video gāja, un mantas ir salīdzinoši labas. Tā kā paldies, ka skatījāties. Līdz nākamajai reizei. Atā!